Nu, labdien, labdien! Ziema pilnā sparā. Un, jāiet turpt, aurbiem tonāži neesi. Tātad mums jāparunāja par nažiem. Lai jūs aiziet uz veikalu, nopirkt tos nažus, kurus jums vajag. Mēs tagad parunāsim par tiem urbiem, kuru ir lielajam vairumam makšķernieku, kur ir. Tātad kādreiz tie bija, saucamie, tautā viņi sauc par Krievu urbiem, par Barnaulas urbiem. Tie visi lielākoties ir tonāra rūpnīcas ražojumi. Kas ir jāzina? Noteikti veikalos naži ir. Veikalos naži ir daudz un dažādi. Tur apaļi, pusapaļi, divpakāpju un visādi. Šitādi divpakāpju naži un iepaļi. Jā, apaļie ir vairāk slapjam ledum, šitie te sausākam ledum. Kas jāņem ir obligāti vērā, tad, kad mēs meklējam, ejam uz veikalu, pirkt savam urbim nažus. Tas, ka, es runāšu kā piemēru, ņemot par ledusurbi 130 mm. Tas 13 cm standarts, tāds kāds no seniem laikiem, un lielākam vairumam cepmaņu kāds arī ir. Jo ir mazie, kas sākās tur no sportam, tur 80-100 mm, tad tāds populārāks ir Skandināviem bija 110-115 mm, tad bija Ķīnas urbiem 125, sensenie vēl tādi sarkanīgi, kas ir vēl, nezinu, tur 40, 30, 40 gadu veci, tur arī bija 125, bet tiem dar šitie te. Tad ir 130, 150, 160, 180 un tā tālāk. Tie milimetri tas tātad ir no mazā āliņa, ir lielāks. Standarts ir 130 mm. Tātad visiem Ukrainā, Krievijā ražotiem urbiem, kas ir mums sen vēsturiski lielākā daļa makšķernieku, šie te caurumi, kas ir galvenais rādītājs, ir vienādi. Tātad naži dar visiem urbiem. Kas var atšķirties? Tad, ja jums ir ļoti, ļoti sens ledusurbis, kuram bija tas diametrs bija 125 vai kaut kāds 128 mm, tad jums uzliekot šos te nažus, naži gali būs nedaudz ārpus šneka. Tātad viņš urps it kā normāli, bet ārā velkot var ķerties. Tā kā jums tā taisni izurbjot, tas ir tad, ja tie galīgi sens. Pārējie tas jau, kas ir pēdējos 20 gados ražotiem, tādu problēmu nevajadzētu būt. Tātad ir viena lieta, kas noteikti ir jāņem vērā. Naži šie te, viņi ir universāli. Viņi ir paredzēti gan urbiem, kas urbi uz labo pusi, gan uz kreiso pusi, tātad vai no pulksteņa rādītāja virzienā, kas ir tāds skandināvu virziens, vai tas ir tas virziens, kurā urbmašīnas, gan elektriskās, gan benzīna motoru, ja? Tātad tas ir tas labais virziens, saucamies. Tādas nažas vienmēr atzīmēs ar burtiņu R. Ja? Tātad uz iepakojumu jāmeklē burtiņš R. Veikalos to zina, varbūt ne visās, bet lielākajos veikalos visur to zina. Mēs filmējam Zebrmaster veikalā, te puiši visi ir lietas kursā, visi parādīs, te jūs neko nepareizi nenopirksiet. Bet ja kaut kur kādā veikalā, kur varbūt strādā necepmanis, tur var visādi gadīties. Tāpēc noteikti noskaidrojiet, vai tas ir labam vai kreisam virzienam. Jo kreisam virzienam tas ir tas, kas ir tas, pierastākais. Vai, Krievu laiku bora, sauksim viņus tā, pierastākais, ka mēs paņemam ar kreiso turam un ar labo griežam pa kreisi. Tā kā pret pulksteņu virzienam. Tā pret, ja? Tam ir marķējums L. Ja? No angļu left, tātad tas ir pa kreisi. Pa kreisi mēs griežam. Lielākai daļai cepmaņu ir vajag šos te nažus ar norādi L. Ja, tātad vienādi, it kā pilnīgi vienādi, ne ar ko citu neatšķirās. Iepakojums ir krāsa iepakojumiem. Cena viena, visas, bet tikai R un L. To vajag atcerēties, kad dodaties uz veikalu. Plus tātad, ja tiešām sāksies tūlīt atkušņi, ledus vispirms uzaugs un pēc tam paliks slapš.
Jo šie urbi šitie ņem skaidu tādu ļoti nopietnu skaidu. Tādu, ka tu it kā urbi un sausa ledu grauž ļoti labi. Bet, ja viņš ir ledus jau tāds piesūcies, Latvijā tāds redz, kad bija, bet Peipusā vai aizbraucot kaut kur Somijas Zviedriju capēt, tur var būt ledus biezs un savilcies ar ūdeni, un tad viņš ir ļoti, ar šito ir baigi grūti. Viņš baigi to skaidu ņem lielu, un tad tas ir fiziski ļoti grūti urbjams. Tātad mēs izvēlamies apaļākas nažas, šitādas te, kas arī ļoti asi, urbi ļoti labi, bet viņi to skaidiņu ņem mazāk. Attiecīgi plānāk to skaidiņu. Jums vairāk reizes būs jāapgriež ar roku, bet mazāk nogursiet, attiecīgi. Un vēl ļoti svarīgi šos te nažas, ja liekat urmašīnu, un urmašīna nav no tām pašām jaudīgākajām, tad tie, kur var likt urmašīnu, ja? Kur mēs liekam, ja liekam urmašīnu, un urmašīna nav tāpat jaudīgākā, tad labāk mans ieteikums būtu uzreiz nomainīt šos te divpakāpju nažas uz šiem te apaļajiem. Jo urmašīnas urpšanas ātrums un tas, ko jūs pat ļoti ātri ar roku varat paurpt, atšķirās daudz reizes. Un urmašīnai, lai nenosēdinātu, nesabojātu urmašīnu, lai neieķīlētu urbi, tomēr ir labāk uzlikt nažas, kas ņem to skaidiņu plānāku, jo to skaitu, cik tā urmašīna apgriež, principā jau vienalga. Viņai urmašīnai būs vieglāk, un tas viss notiks daudz ērtāk. Tas tāds mažs nianses. Plus veikalos ir visi šie naži, visi maksā kaut kur vidēji 7–8 eiro. Ir, kas arī 9 eiro maksā apaļie, ja? Tad ir veikalos arī, ir veikalos arī lētāk nazīši, zem 5 eiro. Tā saucamie skat naži, arī tie ir tikai paredzēti urpšanai ar roku un kreisais virziens, tātad ar L-burtiņu marķējums. Naži ir, nav tie divpakāpju naži, bet tādi vienkāršie. Kur liels pluss arī internetā palasa informāciju, šos te nažas, šādi te naži. Sākumā viņi ir asi, viss labi, bet ja mēs capējam smilšainos ezeros, seklos ezeros, kur apakšā ir smiltis, akmeņi, upēs, tas bieži vien notiek, kad upe salst, viņi sasalst, tā te smiltis, akmeņi, viss ir ledu. Un Skandināvijā ražotiem urbiem tas vispār tā ir var radīties uz tāda ledus, tur jau viņi ļoti ātri zaudē asumu, tad šie te divpakāpji un šie te naži, viņi zaudē asumu daudz lēnāk, ja? Bet viņus ir grūtāk uzasināt pašam. Tad šos te parastos, šos te nažus, mājās, ja gadījumā kas, ja jums tiešām visi copi tādās smagos apstākļos, tad labāk ir nopirkt 2 šos, un tos mājās smalkās miešpapīru var ļoti labi uzasināt. Un vienkārši skrūgriez līdzi un ātri samainīt, un viss notiekās. Tātad, visiem nažiem ir līdz, ja jums urbim ir diezgan tāds, sabojāta bītne, sabojāta skrūvēju iekšķiņas, ar nepareizo skrūgriez vai pārāk stipri bija ieskrūvēts, un jūs tur kaut ko esat aprauši riņķi, par to nebēdājiet, skrūvas atsevišķi nav jāpērk, visiem nažiem pērkot komplektā nāk skrūvīts. Pie tam, ka šitiem te, kas ir divpakāpju un apaļā nazīši, nāk tādas ar krustiņu tādas te skrūvīts. Šiem nažiem nāk ar citas konstrukcijas skrūvīts, kuras vajag skrūvēt iekšā ar atslēgu. Tā gan ir neats, kas ir jāņem vērā, ja jūs gribat tā pamainīt nazīšu. Zebra Master veikalā ir naži urbiem sākot no 100 mm, tātad no maza 10 cm līdz pat lielajam 20. Naži ir, ja jūs nevarat savam urbim atrast nažus, braucat droši uz Zebra Master veikalu, te visu atradīsiet. Jo nekas nebojā copi tā, kā, kad atbrauc atcerējies ceļš, kad ilgi neesi bijis un uz ledus veselu sezonu vai pat 2 izlēdzis, un uz ledus un griez to urbi, un viņš tā kā arā vispār tā kā naža nebūtu. Un ledus ir, apakšā zivis ir, veči velk, jūs nevarat savu āliņģi izrūpt. Un tā ir bēda. Tāpēc nažas jāmaina, lai vienmēr saulaicīgi nažiem jābūt asiem.